Leišiem 33. vieta kopvērtējumā. Savukārt Feldmaņa ģimenes ekipāža ir 77. šīs dienas sākumā, savukārt vienu pozīciju zemāk atradās Māris Saukāns ar Dīdzi Zāriņu. Bet šīs dienas ātrumposma sākumā kārtējās problēmas piemeklēja Mitsubishi komandas ekipāžu. Šeit mēs varam redzēt, ka trases malā apstājās 9-kārtējais Dakāras uzvarētājs Stefans Petrancels, un viņa automašīnā ir parādījušās liesmas, kuras stūrmanis mēģina šobrīd apdzēst. Un interesanti, ka motortelpu parādoties liesmām sākotnēji nemaz nav ieteicams vērt vaļā, jo tad motortelpā tiek vairāk skābekļu un līdz ar to liesmas var kļūt vēl lielāks, bet šobrīd jau uguns tiek dzēsts ar smiltīm. Atcerēsimies, ka šobrīd no sacensībām 2 Mitsubishi ekipāžas ir jau izstājušās, un šobrīd Stefans Petrancels mēģina turpināt ceļu. Taču drīz vien Mitsubishi ekipāžai atkal nākas apstāties. Šodien mums dzinēja temperatūra uzkāpa virs 120 grādiem. Tas bija pat tiešām ļoti uzkarsis un parādījās arī liesmas motortelpā. Tā stāsta Stefans Petrancels. Šeit viņš ceļu atkal turpina, taču pēdējie jaunumi ir tādi, ka nedaudz vēlāk Mitsubishi komandas ekipāža ir izstājusies no sacensībām. Savukārt ātrākais šodien bija spāņu matadors Carlos Sainz, bijušais VRC pasaules rallija čempionāta braucējs. Šobrīd Carlosam Sainzam ir 46 gadi un savu autosportista karjeru viņš sāka 88. gadā debitējot pasaules rallija čempionātā ar Ford Sierra automašīnu. Un pēc šīs dienas izcīnītās uzvaras Carlos Sainz ir atgriezies arī līderu pozīcijā sacensību kopvērtējumā. Arī otro vietu šīs dienas ātrumposmā izcīnīja Volkswagen komandas braucējs. Tas bija amerikānis Marks Millers, kurš Sainzam zaudēja 3 minūtes un 41 sekundi, bet trešā vietā Robijam Gordonam ar viņa Hammeru. Ļoti labu rezultātu šodien uzrādīja arī Māris Saukāns ar Dīdzi Zāriņu. Viņiem 17. vieta ātrumposmā un zaudēts 38 minūtes Carlosam Sainzam. Jānis Āzes ar Aināru Princi bija 32. bet Andris un Krists Feldmaņi starp 73 finišējušajām ekipāžām šobrīd nav atrodami. 45. vietā ātrumposmā ierindojās Aurēlijs Petraitis. Lūk arī šīs dienas ātrumposma rezultāti. Pirmās 2 vietas Volkswagen komandas braucējiem, bet trešais Robijs Gordons ar Hammer. Kopvērtējumā Carlos Sainz ir pārņēmis līderu pozīciju, arī nākamajās 2 vietās ierindojās Volkswagen komandas braucēji. Jānis Āzes ir 29. bet Aurēlijs Petraitis 33. vietā. Māris Saukāns pakāpies uz 54. pozīciju. Carlos Sainz stāsta, ka viņam paticis šis ātrumposms pat tad, ja viņš ir bijis ļoti sarežģīts, no sākuma putekļi, pēc tam atkal dubļi un atkal putekļi. Un trasa bijusi ļoti paugraina un bedraina. Un Marks Millers stāsta, ir grūti iedomāties, ka trasa bija saīsnāta, jo tā bija pat tiešām ļoti sarežģīta un dažējāda. Gan dubļi, gan smalkās feš smiltis. Un kādu laiku mēs ar Karlosu un Žinelu braucām riņķiem. Starp visām labajām sajūtām vislabākā mūs pārņēma 8. janvāra vakarā, kad bivakā iebrauca visi 3 Oskara automobīļi.
kā redzat, mašīnas ir pamatīgi cietušas, un tomēr visas 3 ekipāžas ir šeit un turpina sacensības. Ko tas ir prasījis? Par to turpmākajās minūtēs. Domāju, ka neviens pats uz pasaules nevarētu apvainoties, ja Andris Feldmans teikt, ka 5. etaps šajā te rallija reidā bija izcili riebīgs. Bet vai tā patiešām bija? Nu, tas riebīgs vārdiņš būtu vēl pa maz teikts. Es teiktu, ka pretīgs vienkārši. Un pretīgums sākās jau pirmajos 5 kilometros. Viss, kas ir pieredzēts, man tā pieredze nav liela, bet šādas lietas sapņos un murgos nav rādījušās. Vakar notika sekojošais, kad mums jau bija nedaudz sācis niķoties sajūgs, jeb izspiedēja gultnes. Un vakar 68. kilometrā faktiski sāk arī slīdēt, jo mēs nevarējām vienkārši izspiest to sajūgu līdz galam. Līdz ar to es pieņēmu lēmumu, neturpināt, bet nobraukt malā, jo tas būtu vienkārši viņu sadedzinājis. Un tad, konsultējoties ar konstruktoru AD, tika pieņemts zvanā izsist caurumu, un caur to tad mēģināt viņu izpūst ar kompresoru, kas mums arī ir. Un tad vairāku stundu dzeņa darba tika izkalts apmēram 2x2 liels caurums, izpūtām, un tas ļāva mums atbraukt uz nometni, kas faktiski arī ļāva mums būt turpmāk arī sacensību dalībniekiem. Protams, ka tāda situācija mūsu gadījumā nebija ļoti cerīga, nevis tāpēc, ka vakar bija vētra, krusa, lietus, smags dabs un viss pēc kāds. Mūsu gadījums atšķiras, vienkārši bija beigts sajūtas. Tātad šis te ir AP Racing sacīkšu sajūgs, kas mums pēdējās dienās ir sagādājis tik daudz galvas sāpju. Un Andris Dams mums tūliņ izstāstīs, kur tad tas suns ir aprakts. Tad, kad visi sākas kopā, tā, kas mašīnā stāv iekšā, tad šiem diskiem savā starpā ir, protams, viņiem jāgriežas. Savukārt šai te detaļai jāvar staigāt uz augšu uz leju, tajā brīdī, kad sajūgs tiek izspiests. Šajā vietā nonāk ļoti daudz putekļu, un tie putekļi centrabēdas rezultātā iekļūst šeit iekšā. Te mēs redzam, cik šī vieta ir nelīdzama. Ir kaut kur vairāk putekļu, kaut kur mazāk putekļu. Un tie putekļi savukārt sakrājās šīs detaļas te daļā iekšā ar centrabēdas un arī te tālāk. Un sanāk, ka tas darbs, kas būtu sajūgam jāizdara šai atspirē, ja, viņai ir jāizspiežās, jāizkustās. Viņi to nevar izdarīt, tādēļ, ka pretī stāv ļoti blīvi sablīvēts šis cementa maisījums. Šai detaļai ir brīvi jāstaigā šādi, lai atbrīvotu sajūgu un saspiest kopā. Arī šajās vietiņās ir ļoti daudz putekļu, un viņš ieķerās, viņš paliek tāds kā salīmēts kopā drusīgi. Nu, un tad, kā mēs to lietiņu atrisinājām, mēs ātrumkārbas vajadzīgajā vietā, zinot, kur tas atrodas, ar urbīti iztaisījām atvērumu, caur šo atvērumu ieraudzījām, kas tur ir. Tā vīzija par to vai domas apstiprinājās, jā, ka tā problēma ir sajūgs praktiski ir vesels. Šis ir tas sajūgs, kas vakar slīdēja. Īstenībā viņš ir pilnīgi gatavs sacensībām un vesels, ja nav nekādu vaini. Ja. Šis ir tas vainīgais. Jā, ir kā vainīgais, bet viņš nav vainīgais. Nu, un tad mēs tikām klāt no vienas malas pie ātrumkārbas, ceru ātrumkārbu. Katra automašīnā ir iekšā riepu pumpēšanas ierīce ar šļauciņu, ja. Un tad ar šo šļauciņu, skrūvgrieznīšiem vai heibelīšiem mēs izkustājām šo vietu, izpūtām laukā, un auto faktiski bija gatavs braukšanai, un tā arī vakar varēja izpūt laukā no dopa, ja. Pēc piedzīvotā 5. etapā 6. ātrumposms līdz Mendosai šķita kā medusmaize, turklāt tas vēl tika saīsināts. Šodiena pēc vakardienas droši vien ir tāds tīrais deserts, bet vakardiena ir pilnīgi atsevišķs stāsts. Šodien bija kāpas, faktiski tādas, kādas mums patīk, un dopa beigās bija orientēšanās. Iepriekšējā dienā sataisītā mašīna arī deva labus rezultātus, un jāsaka, par šodien esmu ļoti apmierināts. Ja pat precizējot, jāsaka, šī ir tāda arī laba, interesanta Dakāras diena, kur tā orientācija ir uz sportu, nevis uz tehnikas izdzīvošanu, jeb neizdzīvošanu, vai arī vēl sliktāk viņas salaušanu. Šodien vispār ļoti laba, sakarīga diena. Kāpas